Jums bija iespēja man uzdot Instagramā jautājumus. Un šis ir tas video, kurā es centīšos uz viņiem atbildēt. Aiziet! Ieslēdzam mūziku un sākam. Pirmo jautājumu uzdod Karina Ozolapa. Kādi ir tavi mērķi? Ko vēlies sasniegt? Ja godīgi, man mērķi ir izsisties mūzikā, jo ierakstīt savu pirmo dziesmu, tas jau bija mans sapnis no bērnības. Tikai es to nevienam neteicu. Jā, es ceru, ka es atbildēju. Nākamo jautājumu uzdod Esenvalds Ese. Ko to nozīmē kuldīgi? Ja godīgi, kuldīgi man nozīmē ļoti daudz, jo tā ir vieta, kur es uzaugu. Tā ir vieta, kur es satiku savus pirmos draugus, patiesus draugus. Jā, kuldīgi tiešām ir ļoti skaista vieta. Nākamo jautājumu jautā Becha. Cik ilgi jau nodarbojies ar mūziku vai plāno kādu koncertu? Ar mūziku es nodarbojos iet jau 3. gads. Vai plāno kādu koncertu? Jā, bet tas ir nākotnē. Tagad nē. Nākamo jautā cilvēks ar ļoti sarežģītu niku. Bet tas jautājums ir patās malā arī. Es tikai nezinu, kur. Cik ilgu laiku aizņem dziesmas ierakstīšanu un apstrādāšanu? Nu, ja tu aizej uz studiju un tev jau teksts ir uzrakstīts, tad tu dziesmu var ierakstīt kaut vai pa 5 minūtēm. Apstrādāšana gan aiziet ilgāk. Bet, es to pats personīgi nedaru, man to visu studijā izdaru un es nezinu, cik ilgi tas notiek. Bet jā. Nākamo jautājumu jautā R. Dailide. Kuri ir tavi mīļākie svētki un gadalaiks? Tā noteikti ir vasara. Bet svētki gan. Tīri Ziemassvētki. Nākamo jautājumu jautā Ērglīts. Kāda ir tava motivācija? Kādas ir tavas plānotās karjeras, kāpnes, plāni nākotnē? Motivācija laikam esmu es sev pats, jo es gribu visiem pierādīt to, ka es to varu. Un es to arī varu, manuprāt. Karjera kāpnes. Es nezinu, es gribu uzkāpt uz skatuves. Tas ir tas, ko es tiešām vēlos. Nākamo jautājumu uzdod Unucis. Kas ir labāks, Žānis Els vai Reiks? Žānis, kurš nav no olām. Kura ir tava mīļākā dziesma no savām? Neviens nav vainīgs. Nākamo jautājumu jautā Elizjuks. Ar ko pavadīs Ziemassvētkus un kur? Noteikti pavadīšu tos ar ģimeni, ar savu meiteni. Jā. Kas var būt labāks par to? Nākamo jautājumu uzdod Sanija. Ok, tev ir bērns? Lūk, šo jautājumu izvēlējos speciāli, jo man šis jautājums ir ļoti jāplicis. Man daudz jautā, tev ir bērns? Sociālos tīklos to pat raksta cilvēki. Bet es varu atbildēt tieši, nē, man nav bērns. Nav. Ja man būtu bērns, es būtu viņam blakus. Nākamā jautājumu jautā Flame 15. Kādēļ tu zods lirikas? Kā lūdzu? Viņa doma bija tāda. Ierakstīt dziesmu ar tādu pašu tekstu kā es un to publicēt. Publicēt ar domu, lai jūs domātu,
ka es viņam nozagu liriku. Tāda bija viņa doma. Viņa mērķis bija mani no tā saucamā repa izgrūst, bet viņam tas nesanāca. Bet jūs visi viņam noticējāt. Jūs vēl joprojām viņam ticat. Kādēļ? Tātad paldies, ka noskatījies šito video. Padod video tālāk saviem draugiem, nospied like, abonē kanālu. Paldies, ja tu noskatījies. Tiekamies jau kaut kad nākotnē.